Klausīsimies Dievu vārdus no Jāņa evaņģēlija no 16. nodaļas. Un Jēzus sacīja: Es jums saku patiesību, jums ir labākais aizeju. Ja es neaizeju, aizstāvis pie jums nenāks, bet ja es aizeju, es viņu sūtīšu pie jums, un apnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Par grēku tādēļ, ka tie netic man, par taisnību tādēļ, ka es aizeju pie Tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet. Par tiesu tādēļ, ka šīs pasaules valdnieks ir notiesāts. Man vēl ir daudz, ko jums teikt, bet šobrīd jūs to nespējat nest. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks. Viņš pagodinās mani, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums pasludinās. Āmen. Lūksim Dievu. Žēlīgais debes Tēvs, mīļais Tēvs, mēs Tev lūdzamies, lai svētais gars mums atklāj šo vārdu patiesību, jo Jēzus vārdi ir mūžīgās dzīvības vārdi. Āmen. Jēzus Kristus zemes dienas nodzīvojis un kalpojis. Viņš visu kalpošanu pabeidza līdz galam. Tad, kad Jēzus teica, pie krusta viss ir piepildīts, tad jau arī bija viss piepildīts. Jēzus tika augšām celts par liecību, ka viņš ir taisns. Viņš parādījās, lai liecinātu par mūžīgo dzīvību. Arī apostols Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem arī saka: ja nav mirušo augšām celšanās, nav arī Kristus augšām cēlies. Bet tā kā Kristus ir augšām cēlies, tad arī ir mirušo augšām celšanās. Tātad debesu Tēvs caur mirušo augšām celšanos viņu pagodināja pasaules priekšā, uzvarēja nāvi, kas valdīja pār cilvēku, un arī mums visiem dāvināja līdz ar to augšām celšanos no mirušajiem. Cilvēkiem, īpaši mūsu dienās, būtu vēlēšanās Jēzu sastapt. Un droši vien, ka mums būtu kādi jautājumi, ko gribētu viņam uzdot un gribētu dzirdēt nevis atbildi no mācītāja, gribētos nevis lasīt rakstos, gribētos it kā no Jēzus dabūt tiešu atbildi. Jo mums tā ir nepieciešams. Mēs domājam, ka mums pateiks tā un viss būs kārtībā. Jāsaka, ka nekad cilvēcē tā nav bijis, ka cilvēki, kas dzirdētu Dievu, būtu vienmēr atcerējušies par Dievu, un ka cilvēki, kuri ir pieredzējuši Dievu brīnumus, nekad viņus neaizmirst savā dzīvē. Tā nu gluži nav. Viens no piemēriem ir Bībelē aprakstītais viltus pravietis Bileāms. Viņš skaidri un gaiši pateica Moāba ķēniņa vīriem, kā viņš nekur neies, ja Dievs tas kungs viņam neatļaus. Un tad viņš lūdza Dievu, to kungu, tātad mūsu Dievu, un dzirdēja no tā kunga balsi, kas viņam teica, ka tev nekādā ziņā nebūs iet viņam līdzi. Atcerēsimies, viņš dzirdēja, viņš bija pravietis, viņš dzirdēja. Bet nekas viņu nespēja atturēt no sava ļaunā darba, no sava nodoma. Tāpēc arī Jēzus klātbūtnē nav obligāti jābūt, lai mēs varētu dzīvot taisnīgu dzīvi, svētu dzīvi, kārtīgu dzīvi. Atcerēsimies par Jūdas, kas dzīvo Jēzus tūmā un nekautrējās būt viņa nodevējs. Mācekļi dzīvoja viņa tūmā, un tomēr viņi bija lepni un lielīgi un regulāri savā starpā strīdējās, kas ir lielākais.
Mums ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Un Jēzus saka, viņš dos mums savu palīgu, kas darīs pie mums lielas lietas. Viņš parādīs mums, cik ļoti Dievs mūs mīl. Un šis arī palīdzēs viņiem palikt patiesībā. Kas ir šis palīgs? Tas ir Svētais Gars. Drīz būs vasaras svētki. Un vasaras svētki ir svinības, kad Svētais Gars atklāti sāka savu darbu kristīgo ļaužu vidū. Ne, ka viņš nebūtu iepriekš to darījis, jo Jēzus pats liecināja, ka šis aizstāvis Svētais Gars ir vienmēr pie jums. Bet viņš teica, kad jūs saņemsiet spēku no augšienes, kad Svētais Gars būs nācis pār jums. Tātad Svētais Gars, praviešu gars, apostuļu gars, viņš ir tas, kas šiem cilvēkiem, praviešiem un apostuļiem deva spēku no augšienes un gudrību sludināt Dievu vārdus. Atklāsmi. Un vēl vairāk viņiem deva iespēju palikt ticībā pie Jēzus Kristus, nekļūt par viltus praviešiem, nekļūt par viltus apostuļiem, par viltus mācītājiem. Mēs varētu arī teikt, ka Svētais Gars tieši tāpatās arī palīdz, lai mēs nekļūtu par viltus kristiešiem. Un raudzīsimies, kā viņš to dara. Vispirms atcerēsimies, kā mūsu debesu Tēvs ir mīlestības Dievs. Un vēstules Ebrejiem autors saka, kuru bērnu viņš mīl, to viņš pārmāca. Mūsu dienās bērnus gandrīz neviens nepārmāca, var nonākt cietumā par to, bet tā kā debesu Tēvu neviens uz tiesu nevar izsaukt, tad viņš atļaujās mācīt mūs tā, kā ir pareizi. Dažreiz tas būs ar sāpēm un asarām. Tāpēc, ka viņš saka, ka viņš negrib, ka kādi pazustu. Un tāpēc viņš mūs uzskata par saviem bērniem. Un tāpēc viņš saka, ja zemes tēvi jūs var pārmācīt un vest tajos ceļos, kā viņiem šķiet pareizi, tad daudz vairāk es, kas esmu garu tēvs, kas esmu jūs radījis, daudz vairāk es jūs vadīšu un pamācīšu. Un tāpēc rakstīts, nesadusmojies pret tā kunga pārmācību. Debes Tēvs grib tev labu. Viņš grib būt ar tevi mūžīgajā dzīvībā. Viņš grib, lai tu esi viņa valstībā un viņa bērns. Tātad klausīsimies, ko viņš mums pamāca. Un pirmais, ko viņš saka, ir tā, ka Svētais Gars atnācis mūs pārliecinās par grēku. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ir grēcīga sabiedrība. Un nemaz nav jābrīnās, ka jūdi, musulmaņi izsmēja mūsu sabiedrību, visādi apsaukā cilvēkus. Bet tā jau arī ir. Mūsu sabiedrībā ir ļoti daudz baušļu pārkāpēju. Šausmīgi daudz. Tos, kas grib ievērot baušļus, to ir ļoti maz. Un kā tādā sabiedrībā cilvēki, kas ir pieraduši dzīvot pēc savas valsts likumiem, kuri nekad nav domājuši par to, vai viņu dzīve atbilst Dieva prasībām, kā šādus cilvēkus varētu dabūt debesīs? Bija reiz viena anekdote, kas būs tieši par tēmu. Kāds vīrs tiek atvests debesu vārtu priekšā, bet Pēters kā parasti nevar atrast neko labu par viņu, bet neko sliktu nevar atrast. Viņš saka, tu esi tāda viduvējība. Ne tu vienā īsti pusē esi, īsti otrā arī neesi. Viņš saka, ko lai viņš saka ar tevi dara? Dosim tev iespēju. Iespēju
bišķi ielūkoties aiz vārtiem debesīs un bišķi ielūkoties aiz vārtiem hellē. Šis vīrs palūkojās debesīs, ko viņš tur redz. Cilvēki, kā jau parasti aprakstīts, baltām drēbēm, katram līdz pa mūzikas instrumentam, visi jautri un priecīgi kaut ko skaistu spēlē. Viņš saka, būtu tīri neko, bet varbūt tās aiziesim pastīties, kas tur pie tās ēles ir. Tur viņi nonākuši aiz vārtiem, ko viņi redz. Tur ir bāri, tur ir alkohols, tur ir mašīnas, braukā riņķī, cilvēki ļoti priecīgi un līgsmi, tur pa brīvu šņauc narkotikas, staigulas apkārt atdodās katram vīrietim. Viss ir brīnišķīgi, jo viņš teica, jā, debesīs ir skaisti, bet šeit ir interesantāk, viņš saka daudz. Es palikšu labāk šeit. Un tad viņš piepieši ieiet pa tiem vārtiem iekšā, un piepieši viņš attopās, kā atrodās kaplā, kur burbuļu ūdens uzvārās. Un viņš kliedz un prasa, viņš saka, kur palika visi tie bāri, kur palika visas tās mašīnas, kur palika visas sievietes, kur marihuāna palika? Un daudz viņiem atbild un saka, tā bija reklāma, bet šī ir skarbā dzīves īstenība. Redziet, tādā sabiedrībā, kur visi vēlna reklāmai uzticās katru dienu un skarbo dzīves īstenību tikai sastop tur, kā lai viņus pārliecina, ka viņiem jāatgriežas pie Dieva. Cilvēku spēkos tas nav iespējams. Vai arī, piemēram, tāpat par kristieti. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā ir tik daudz dažādu grēkus, ka mēs dažkārt nezinām, ka mēs vispār grēkojam. Cilvēki, kas lasa Bībeli, viņi bieži vien pat neuztver, viņi pārlasa ar acīm pāri un savu grēku pat neredz, tur iekšā ierakstīt. Burti uz baltas lapas melnu uzrakstīt skaidri, ne tā kā veikalā, zeltīt uz sarkana kolba. Bet skaidri uzrakstīts, kas ir grēks, un mēs to nepamanām, mēs pāršķirstam pāri vienā mierā. Un tagad ir sprediķi, kad mācītājs saka, ka vajag atgriezties. Domas iešējās galvā par kaut ko citu. Labākajā gadījumā mēs spējam pateikt to, ka mācītājs atrodas viduslaikos un ka viņš nesaprot neko no modernās dzīves. Šeit cilvēki ļoti kļūdās. Mācītāji, kā grēcinieki, ļoti saprot visu no modernās dzīves, jo modernā dzīve ir padošanās grēks. Mācītāji visu zina, kas ir kārdinājums, kas ir grēks un tā tālāk. Visu viņi ir piedzīvojuši savā dzīvē. Neko labu. Un viņi arī nerunā pēc savas gribas. Ja es sāku runāt to, ko mana miesa kāro, tas būtu briesmīgi vienkārši. Mēs esam Dieva kalpi, un kad mēs sludinām paušus un atgriešanos no grēkiem, mēs sludinām Dieva gribu un nevis savēju. Mums patiktos labāk, ja mūsu baznīcas, kā piemēram Amerikā, baznīca ir, kurā ir daudz 10 000 cilvēki. Tur nevienu grēku nenosoda. Psihologs vada dievkalpojumus. Viss ir labi, grēka nav, visi mīļi, nāciet šurp, dzīvojiet mīļāk, dzīvojiet labāk. Un cilvēki tur daudz pulcējās, jo visiem patīk pozitīvā domāšana. Bet skarbā dzīves realitāte Bībelē rakstīts ir, ka tam, kas grēko atklāsmes grāmatā, tur ir nosaukti tādi slikti grēka veidi dažādi, kurus mūsdienu sabiedrībā par tādiem vairs neuzskata. Un tur ir nosaukts, ka viņi nonāks degošā sēra ezerā. Un tagad viņiem būs skarbā dzīves īstenība, viņi nolādēs visus tos mācītājus, kas viņiem ir acis aizmālējuši ciet. Tāpēc, ka viņi nav bijuši sludinātāji, bet bijuši ir iztapojas cilvēkiem. Tas kungs saka, ka mums nav jāiztop cilvēkiem, bet jāsludina. Un tad svētais gars var pie cilvēka sirdīm kaut ko darīt. Tad, kad bauslis atskan un ka mēs saprotam, ka tas ir mūsu mērķēts, tad svētais gars arī mūsu sirdīs runā un saka, tas ir par tevi.
Ko tu domā? Un cilvēks noteikti sākumā pielējās pretī un saka, ka nevar būt jau tik traki. Tas tā nevar būt. Visi taču tā dara. Bet Dievs saka, bet es tev neesmu teicis tā darīt. Un visi nekad tā nedara. Ir vienmēr kāds sauļi, kāds atlikums, kas Dievam kalpo visos laikos. Tā tas bija Bībeles laikos aprakstītais pravietis Ēlija, kurš domāja, ka viņš ir vienīgais pravietis, vienīgais, kas seko Dievam, bet Dievs teica, neuztraucies, man ir vēl tādi 6000, ko es savu esmu aplicinājis. Tu neesi vienīgais. Tātad Dievs mums runā caur savu vārdu, caur bausmi, un Svētais Gars pieskarās mūsu sirdīm un pasaka, tas ir grēks. Un tad, kad mēs nonākam pie šīs atziņas, jā, kungs, tas ir grēks, tad Svētā Gara darbs pa daļai ir izdarīts jau pie mums. Tad nākamais kāds darbs ir. Viņš saka, liecināt par taisnību. Tātad liecināt par taisnību. Tādēļ, ka es aizēju pie Tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet. Tad jautājums par kādu taisnību. Mums parasti šī doma par taisnību un patiesību sajaucās. Cilvēki, vismaz Latvijas kultūrā, viņi nespēja atšķirt, kā vārds patiesība ir pareiza informācija un ka taisnība ir pareiza rīcība. Taisnīgs cilvēks ir tas, kas rīkojās saskaņā ar patiesību. Jā. Un tā kā tādu cilvēku pasaulē nav, mums negribās domāt par taisnību kā par taisnu rīcību, tad mēs sajaucam bieži vien šos vārdus – patiesība, taisnība. Bet runāsim par to, kas tad ir taisnība. Taisnība ir pareiza rīcība attiecībā pret cilvēkiem un pret Dievu. Un tādu cilvēku nav. Pats Dievs saka, nav neviena taisna, īti neviena nav taisna. Reizēm Svētais Gars, kad viņš ir uzrādījis grēku cilvēkā, viņš ne tikai uzrāda grēku, bet arī parāda, ka cilvēks ir caurīm netaisns. Ka viņi visi ceļi ir līdzi. Tie nav Dieva ceļi. Tad, redzi, bauslis turpina strādāt. Svētais Gars turpina tālāk. Un tad Svētais Gars vēd pie viena, kurš šeit ir atlēmots tādā skulptūrā pie Kristus, par kuru rakstīts ir Jāņa 1. vēstulē, ka mums ir aizstāvis Jēzus Kristus, tas taisnais. Brāļi un māsas, ievērojiet, jā. Kad Svētais Gars parāda, ka mēs esam baušļu pārkāpēji, ka viņš mums parāda, ka esam netaisni savā būtībā, viņš mūs aizved tālāk pie tā, kas ir taisns. Un nelai mūs padarītu nelaimīgus, bet taisni otrādi. Lai mums norādītu, ka redz, kur ir viņš, kuram ir jāuzticās. Viņš ir tevis dēļ un visu citu mūsu dēļ. Ieradies šī pasaulē taisnais, lai tevi netaisno, padarītu taisnu, lai tevi attaisnotu no taviem grēkiem un noziegumiem. Lūk, ko dara Svētais Gars. Jēzu Kristu un viņa taisnošana rāda mums. Kad tas notiek? Tas notiek tad, kad mācītājs sludina evaņģēliju vēstu. Par Kristu krustā sisto, stāsta, kāpēc viņš ir miris pie krusta, un saka cilvēkiem, tas ir jums domāts. Viņš nav miris par eņģeļiem, tas ir par mums domāts. Tātad tu esi grēkojis, tas ir priekš tevis. Eņģeļi nav grēkojuši, tātad tas nav priekš viņiem.
Tas ir priekš mums. Dievs ir miris pie krusta Golgotā. Apostols Pāvils saka, pagāniem tā šķiet muļķība, jūdiem tas ir agrēcība. Un es teiktu tā, bet ja tas tev nav nec muļķība, un ja tas tev nav agrēcība, tad Svētais Gars ir darbojies tavā sirdī. Jo te rakstīts, tiem, kas tic, viņš ir Dieva spēks un Dieva taisnība un Dieva pestīšana. Tad kā tu vari zināt, kad Svētais Gars tevī darbojās, kad tu uzlūkodams Jēzu zini, par ko viņš mieris par tevi? Jā, tu to zini, tu tam tici, un viņš nav nec apgrēcība, nec arī muļķība. Tātad otrā daļa parādot taisno Jēzu, Svētais Gars noved šo otro savu darbības daļu, šo otro punktu, uzrādīt grēkus, parādīt mūsu netaisnību un novest mūs pie tā, kas mūs attaisno pēc taisnā Jēzus Kristus. Nākamais, ko viņš dara, ir pasludina tiesu. Tas ir pats šausmīgākais, bet tas ir nepieciešams. Atcerieties, ka mēs visi esam cilvēki, kuri cīnāmies ar savu grēcīgo dabu, kura gan mirst, bet kuru savas tiesības grib pieprasīt. Viņi to dara veiksmīgi diezgan. Katrs grēks, ko esam izsūdzējuši šodien vai vakar, ir liecība, kā vecais mūsos cīnās ar jaunu. Un, zini, dažkārt viņš ļoti spēcīgi cīnās. Vēlns viņam iepalīdz. No vēlna kļūst vairāk bailu. Dažkārt. Nekā no Dieva. Un ko tad dara Svētais Gars? Viņš skaidri un gaiši pasaka, ka visiem, kas būs kopā ar vēlnu, būs tiesa. Vienkārši. Ka vēlns ir notiesāts. Viņš ir zaudētājs. Viņš ir noziedznieks, kriminālists, kurš tikai gaida sodu. Un ka tavai dvēselē nevajadzētu ar kriminālistu sasieties. Cilvēki bieži vien tam netic. Viņi netic, ka vēlns, kas viņus kārdina, viņi bieži vien netic daudzām lietām, ko vēlns var izdarīt draudzē, kristīgā ģimenē. Bet viņš to dara. Viņš seja postu, šķelšanos, neuzticību, tādas lietas. Bet Jēzus Kristus pasaka, bet jūs viņam nesakojat. Pat domās nedomājat. Viņš savu spriedumu ir saņēmis, un viņš tiks notiesāts. Tāpēc, lai mūsu dvēseles bītos. Vai mums vajag bīties? Vajag. Mums vajag bīties grēkot. Mums vajag bīties neticēt Jēzu, jo savādāk mēs paliekam pilnīgi netaisni Dieva priekšā. Mums ir jābīstās sekot vēlnam un viņa padomiem. Mūsu labā Svētais Gars darbojās. Daudzi saka tā, mācītāji, jūs baidat. Es domāju, ka es nebaidu īstenībā. Diezgan vienaldzīgi to stāstu. Mammai vajadzētu to daudz dedzīgāk darīt. Jo, ja kāds manis dēļ tiešām nonāk sēdē, ka es neesmu pietiekami dedzīgi to pateicis, pietiekami nobaidījis, viņš dedzīgi mani lādēs tur. Šeit tikai viņš tā uzvedās nejaukli un mīļi un domā, ka es kādu baidu. Es nebaidu, es stāstu to, ko Dievs saka. Ja grib atnāc pie manis, apsēdīsimies, palasīsim Dieva vēsti, uzzināsim, no kurienes tad ir šī ideja radusies, ko es mācītājs esmu pateicis. Vai es kaut kur esmu nokļūdījies un Dievs ir teicis, ziniet, es tikai pabaidīju, īstenībā visi jūs nonāksiet debesīs. Bet tā nemaz nevar būt.
ka debesīs, kur viss ir jauks un labs, varētu atļauties ļaunu, netaisnu cilvēku ielaist, lai viņš tur visu sabojā. Es zinu, starp citu, kā man sūdzējušies ir bērndārzu audzinātāji sacītam. Atnāk viens nekrietnis bērns, kura vecāki negrib valdīt, nemāk valdīt, un viņi iedomājos, ka kristīgā bērnu dārzā viņu nekrietneli mazo pāraudzinās. Rezultāts ir tāds, ka sāk lamāties ar neķītriem vārda visa mazā bērnu dārza grupiņa. Un nekāda laba audzināšana mājās nepalīdz. Un sāk sist viens otru, tāpēc, ka tas nekrietneli sitot. Un ja nespīs pretī, tad būs sapīgi. Vecāki ir sašutuši šausmīgi. Kāpēc mēs uzskatām, ka Dievs baida, ka viņš saka, ka nekas ļauns nenonāks Dieva valstībā? Ka nekas netaisns tur nevarēs spērt savu soliņu. Ko tad mēs baidām? Mēs paši saviem bērniem nenovēlam tādu likmeni. Un Dievs saviem svētajiem arī negrib. Bieži tā arī būs. Ka vai nu tu nopietni saproti, ja Gars tev ir uzrādījis grēku, ja Gars ir uzrādījis tavu netaisnību, tad dodies pie Jēzus Krista, kas ir taisns, un viņu piesauc kā aizstāvi, un viņš tevi izglābs. Un tālāk nesējies ar vēlnu. Neturpina viņa ļaunos darbus. To Svētais Gars nemitīgi mūsos mudina, un nevis draudu dēļ, bet mīlestības dēļ. Viņš grib, lai mēs būtu Dieva valstībā. Viņš grib mums dot daudzas atklāsmes, daudz dāvanu, daudz gudrību. Bet galvenais viņš grib mums šodien dot Jēzu Kristu. Lasīju vienu no psalmiem, un tur rakstīts, ka Dieva svētība ir pie viņa labās rokas. Atrodas. Mums tojās ticības apliecības svētki, kur mēs apliecinām, ka Jēzus ir uzkāpis debesīs un sēdies pie Dieva pasvaldītāja Tēva labās rokas. Un te es varu saprast, par ko pravietis sludināja. Kāpēc pie Dieva labās rokas ir svētības? Tāpēc, ka tur Jēzus Kristus, mūsu pestītājs, atrodas. Viņš ir mūsu svētība. Un ne manta, bet persona. Tā persona, kas par mums pie krusta Golgātā miera. Un kas priekš mums augšām celās, tas ir Kristus, Jēzus. Tāpēc apostols saka, viņš mums ir Dieva gudrība, Dieva spēks, viņš ir mūsu pestīšana. Pats Jēzus arī to pašu apliecina sacīdams, kad nāks patiesības gars, viņš runās to, ko es viņam saku. Viņš pamodinās mani, viņš ņems manas lietas un jūs dāvinās. Un tad mēs arī atkal varam zināt, kā Svētais Gars darbojas, kur mēs varam viņu sajust savā dzīvē. Tātad atcerēsimies, pirmais, viņš mums uzrādīja mūsu grēkus. Parādīja, ka mēs esam netaisni grēcinieki. Noveda pie Jēzus, kas ir taisnais, un mudināja uzticēties viņam. Tad viņš mūs pabrīdināja, ka vēlnam nav jēgas sekot viņu bīties, jo viņš ir notiesāts. Ka mums jāizdara izvēle reiz par visām reizēm. Bet turpinot savu ticības dzīvi, Jēzus saka, viņš par mani runās. Viņš mani pagodinās. Ja vārdi, kurus tu lasi, ja tava sirds ticība ir tāda, kur tu redzi vienmēr centrāli Jēzu, Dieva dēlu.
ja tev domas gar viņu saistās, ja tu viņu mācību atceries, ja tu priecājies, ka tu dzirdi viņa vārdu, tad zini, Svētais Gars visu laiku darbojās tevi. Kāpēc mums vajadzētu priecāties, dzirdot viņa vārdu? Vienkārši. Viņš visus manus grēkus ir paņēmis uz sevīm. Viņš teica, ka viņš mirstot par saviem draugiem. Viņš teica, ka viņš sagatavos mums dzīvojumus debesīs. Viņš mums teicis, ka viņš atnāks uz padebešiem un mūs savāks, lai mēs būtu pie viņa. Un tāpat kā viņš nozuda, no šīs pasaules arī mēs nozudīsim un būsim ar viņu kopā vienmēr. Ir daudz, fundamentāli daudz lieli iemesli, kāpēc priecāties dzirdot Jēzus vārdus. Kāpēc priecāties dzirdot vārdu Jēzus Kristus. Svētais Gars to dara mūsu sirdīs. Tie ir augļi, kas aug nav. Vēl ir arī citi. Kad mēs atstāsim vietu Dieva vārdam runāt uz mums nākošajos svētkos, kas mums tuvojās, tie ir vasaras svētki. Arī tajos mēs mācīsimies, ko Svētais Gars dara mūsu dzīvē. Bet šīs ir šīs nedaudzās lietas, kuras mums ir jāatcerās. Uzrāda grēkus, ved ticībā uz Jēzu Kristu, dod mums apziņu, ka vēlām nav jāsako, un Jēzu patur mūsu sirdīs. Lūk, ko Svētais Gars dara. Un tas ir ļoti, ļoti brīnišķīgi. Jo Jēzus ir apsolījis, ka neviens, kas viņam tic, nepazudīs, bet dabūs mūžīgo dzīvību.